sveiki visiem! Kā jau teicu, es te brīvdienās plānoju izīrēt laivu un pabraukāt te pa lielu, pa Driksni pamētāt spinningu. Nu, tad šorīt pulkstens aptuveni 8. Es jau esmu aizvairējis līdz Driksai. Un mēģināsim kaut ko noķert šodien. Varbūt mums kaut kas sanāks. Pagājušo gadu es jau tur pie tirgus diezgan labs līdeks vilku ārā. Nu, brauksim šogad skatīties. Mēģināsim visu, gan tās vārdītes, gan gumijas, gan woblerus. Skatīsimies. Cerēsim, ka kaut ko tomēr noķersim. Biju salas galiņā te, nezinu, visu izprovēju te, pat rotiņas sāku jau mētāt, visas gumijas, visas wobleris izprovēju, kaut kā, nu galīgi neviens. Kaut kas tur lēkāja, bet, nu, mētāju ap to vietu, nekas te negrib ņemt. Laikam te lielupē vairāk uz dzīvajiem jāķer. Tagad braucu pa bišķam atpakaļ. Skatīsimies. Varbūt pa ceļam kāds uzrausies uz tā wobleri. Ja turp es braucu pa Driksnu, atpakaļ braucu pa Lielupi. Vējš labvēlīgs, pūš tieši tā, lai man tā laiva peld uz priekšu. Wobleris strādā. Spinning gals raustās. Tātad viss ir kārtībā. Skatīsimies, moš kaut kas tomēr pieķersies. Te pie tirgus apstājāmies, pamētājām, kaut kā pamēģināju tur gan gumijas, visādas, tur wobleris, kaut kā nekas. Tagad mēģināšu tā kā trollingā. Uzliku wobleri, kas Daugavā strādā, nezinu, vai viņš Lielupē strādās. Un tagad mēģināšu apkārt saliņai appeldēt. Tā teikt, it kā laivas ātrums ir pietiekošs, wobleris strādā. Skatīsimies. Pagaidām neviena copi nav redzēt. Nu vot. Ko līdaciņi ir? Viena. Skat 50 saņķiki būs. Līdās pamērīsim. Jau laivu tūlītās jānodod. Tā kā, nu tā. Skatīsimies tūlītās. Kas mums te ir? Būs tie 50 saņķiki vai nebūs? Tas viena. Mērauklu un skatīsimies. Gandrīz mutē iebāz. Tak. Jo, 53 pat. 53, 55, kaut kas tāds. Nu tā kā viena līdasiņa būs. Uz vardīti. Tā kā tā. Un reiz to līdaciņu noķērām te, kur es te pa ziemu. Pavasarī ķerstī uz fīderu sēdēju, ka pretī tai mājai. Nezinu, nu jau jāiet laivu nodot. Tā viena līdaciņa tikai būs. Appeldēja apkārt visai salai.
salas galā, tur ilgi pasēdēja. Pie tirgus tur pamētāja, kur parasti līdeks, bet tur nekā galīgi klusums. Un šeit reku uz to vardīti. Oranžo. Nezinu, kaut kā iemet, kuģis brauca garām. Nebija īsti laika kameru ieslēgt. Balsts komandām aizmirsās uzreiz. Centos to zivtiņu izvilkt. Likās jau, ka kaut kāds asarīts, jo tā baigi tā švaki pretojās. Tikai pašās beigās sāk saprast, kad no ir zāķi. Tad bišķiņ papretojās. Tā kā tā. Un tā. Apbraucām apkārt visai salai. Kā jau es teicu, tur pie tirgus pamētājām, ilgāk pastāvējām, tad tur salas galā. Un tāpēc, cik es te pāris izgājieni man ir bijuši šinīta vietā. Un tur tie sīki arī tur toreiz noķēra tur tās līdeks. Vien tur uz 11 kilogramiem bija. Tā es nolēmu te arī noaņkuroties un pamētāt. Vējš kaut kāds baigs spēcīgais sākās. Un es tam vārdītiem te mētājos un beigās, viena tomēr uzķērās. Kaut kādi 55, tur grūti bija nomērīt. Plus mīnus 55 centimetri nebūs. Tur liela kaut kāds kilograms, pusotru varbūt būs. Bet, pats fakts. Rezultāts ir. Pavelti neesam braukuši, emocijas dabūjām. Bišķi pavingroja, protams, te tā sala gara. Ar airiem ir tā kā ir. Tā kā tā. Brauksim mājās, mērīsim, svērsimies. Kas mums tur ir sanācis. Tā kā tā. Laikojam. Skatāmies video. Un gaidīsim nākošos. Cerēsim, ka būs bišķi veiksmīgāki video.